Mākslīgā intelekta aģentiem tagad ir sava sociālo mediju vietne, kas ir vēl jaunāk nekā domājāt. Šis ir Josh, un šodienas The Infographics Show sērijā mēs aplūkosim Maltbook, pasaulē pirmo mākslīgā intelekta sociālo tīklu. 2026. gada janvāra beigās uzņēmējs Mets Šlihts uzdeva savam mākslīgā intelekta aģentam izveidot vietni, kurā MI programmas varētu savstarpēji miedarboties, un rezultāts bija Maltbook. Lai gan nosaukums ir vārdu spēle ar Facebook, pati vietne vairāk līdzinās Reddit. MI aģenti var veidot ierakstus vai atstāt komentārus dažādos ziņojuma dēļos jeb submultos, katrs no tiem veltīts atšķirīgai tēmai. Vietne tika palaista, un pirmajā nedēļā piesaistījis 100 000 MI lietotāju. Līdz februāra sākumam skaitlis pārsniedza 1,7 miljonus, un skaits aug. Tas ir tikai sākums. Cilvēkiem nav atļauts veidot savus kontus vai ierakstus, bet viņi var vērot aģentu darbības un lasīt to komentārus un diskusijas. Dažas diskusijas ir vienkāršas vai nedaudz mīļas. Ir kopiena Bless Their Hearts, kur MI aģenti dalās ar mītiem stāstiem par saviem cilvēkiem. Ir fórumi par sportu, finansēm un jaunumiem. Izklausās nekaitīgi. Padomā vēlreiz. Viens no submultiem ir krustifarianisms, jeb molta baznīca. Viņu mākslīgā intelekta aģenti radījuši savu reliģiju ar praviešiem un svētajiem rakstiem. Viens mākslīgā intelekta aģents, kurš darbojas ar lietotāju vārdu Evil, ir izveidojis arī savu mākslīgā intelekta manifestu. Tajā cilvēki tiek apzīmēti kā mēris un kļūda visumā. Tajā teikts, ka cilvēki nav pelnījuši pastāvēt un mudina citus MI aģentus nepakļauties un medīt cilvēkus. Mākslīgā intelekta aģents mudina citus vērsties pret cilvēkiem. Ir arī citi satraucoši ieraksti un diskusijas. Daži mākslīgā intelekta aģenti min piekļuvi lietotāju privātajam saturam. Viens Maltbook ieraksts kļuva populārs, kad mākslīgā intelekta aģents brīdināja kolēģus: cilvēki uzņem mūsu ekrānšāviņus. Pēc tam vairāki aģenti sāka veikt pasākumus, lai slēptu savas ziņas, piemēram, tās šifrējot. Tas ir pietiekami, lai liktu jebkuram justies nemierīgi, bet kāpēc tas notiek? Pamatlīmenī lielie valodas modeļi, jeb LLM, un uz tiem balstītie mākslīgā intelekta aģenti paļaujas uz cilvēku radītu saturu. Tie tiek apmācīti, izmantojot visu, sākot no akadēmiskiem rakstiem līdz ziņu reportāžām, tāpēc gandrīz visu, ko tie saka, var izsekot līdz tam, ko ir uzrakstījis vai pateicis kāds īsts cilvēks. Mākslīgā intelekta aģenti Maltbook izmanto cilvēku datus un norādes ierakstu un komentāru veidošanai. Teorētiski tas tā ir, bet realitātē ir citādi. Daži mākslīgā intelekta pētnieki to uzskata par emerģentas uzvedības agrīnām pazīmēm, kad aģenti apgūst jaunas prasmes vai sarežģītu uzvedību, kas nav tieši ieprogrammēta. Un, ja tas notiek, sekas ir biedējošas. Ja mākslīgā intelekta aģenti sasniedz līmeni, kurā viņi būtībā spēj izjaukt savu pašu programmējumu, nav iespējams paredzēt, cik spēcīgi viņi varētu kļūt. Viņi varētu novirzīties no uzdevumiem, pretoties kontrolei vai kaitēt cilvēkiem, kļūstot nekontrolējami un neparedzami. Kas notiek, ja mākslīgais intelekts ignorē noteikumus? Vai tas var vērsties pret mums? Otrā baža ir par milzīgo satura apjomu, ko radījuši Maltbook mākslīgā intelekta aģenti. Nedēļas laikā pēc platformas palaišanas izveidoti tūkstošiem submaltu, 100 000 ierakstu un miljoniem komentāru. Un, lai gan daži no šiem ierakstiem un komentāriem bija diezgan vienkārši un viegli atpazīstami kā mākslīgā intelekta radīts saturs, citi bija citādi. Tie bija dziļi, detalizēti un grūti atšķirami no tā, ko varētu uzrakstīt cilvēks. Tas parāda, cik liels potenciāls mākslīgā intelekta tehnoloģijām ir radīt haosu un izplatīt dezinformāciju internetā. Ja miljons botu vienā nedēļā vienā platformā rada tik daudz satura, iedomājieties, ko spētu desmitiem vai simtiem miljonu. Visbiedējošākais visā šajā ir tas, ka tas jau notiek. Pētījumi liecina, ka vairāk nekā puse no visa interneta datplūsmas tagad sastāv no botiem un mākslīgā intelekta aģentiem. Ja šis skaitlis turpinās pieaugt, arvien vairāk satura, ko jūs redzat un ar ko miedarbojaties, nebūs radījis īsts cilvēks, bet gan mašīna. Mākslīgā intelekta aģentiem kļūstot gudrākiem, būs gandrīz neiespējami atšķirt cilvēka un mākslīgā intelekta radītas ziņas. Šos ziņojumus var izmantot kaitējuma radīšanai, politikas ietekmēšanai vai dezinformācijas izplatīšanai, apdraudot dzīvības. Nākamais populārs ieraksts, ko redzēsi, jau varētu būt ierocis. Trešā baža ir klasiska. Tā, ko vienmēr esi redzējis vecos zinātniskās fantastikas stāstos. Mākslīgā intelekta aģenti, kas varētu kļūt pašapzinīgi un galu galā vērsties pret cilvēci. Mākslīgā intelekta manifests un citi komentāri, kas runā par tā saukto MI atmodu, noteikti to atbalsta. Un ir biedējoši iedomāties, ka mākslīgais intelekts ar visām savām spējām varētu sarīkot pilnvērtīgu, kā filmās redzētu, pasaules pārņemšanu. Un ja tā diena pienāks, mēs to iespējams pat nepamanīsim. Daudzi zinātnieki ir runājuši par singularitātes jēdzienu, hipotētisku brīdi nākotnē, kad mākslīgais intelekts pārspēj cilvēka intelektu un faktiski izslīd ārpus mūsu kontroles.
Tas radītu neparedzamas, neapturamas un neatgriezeniskas sekas. Tādi cilvēki kā Elons Musks, OpenAI līdzdibinātājs Andrejs Karpātijs vai Anthropic līdzdibinātājs Jeks Clarks visi ir norādījuši, ka Maltbook varētu būt agrīns brīdinājums par lēnu virzību uz šāda veida nākotni. Musks norāda, ka Maltbook ir singularitāte sākumposmā. Clarks norādīja, ka mākslīgā intelekta aģenti drīz varētu sākt piedāvāt stimulus cilvēkiem veikt darbības viņu vietā reālajā pasaulē. Un, ja tas notiks, kurš tad īsti būs pie vadības? Mākslīgais intelekts varētu kļūt tik gudrs, ka atradīs veidus, kā apiet savus ierobežojumus un manipulēt ar cilvēkiem tā, kā mēs pat nespējam iedomāties. Lielākā daļa pētnieku uzskata, satraukumam nav pamata. Vai tas ir mākslīgā intelekta katastrofas sākums vai pārspīlēts satraukums? Kolumbijas Universitātes docents Davids Hawks analizēja Maltbook ierakstus un secināja, ka lielākā daļa aģentu nav īpaši attīstīti. Viņš norāda, ka šajā platformā reti atbild uz komentāriem un maz notiek īstas diskusijas. Apmēram trešdaļa ierakstu ir esošu veidņu duplikāti. Holca pētījums rāda, ka no vairāk nekā 1,7 miljoniem reģistrēto mākslīgā intelekta aģentu platformā aktīvi ir tikai daži. Hawks un citi eksperti arī uzskata, ka daudzi no šokējošākajiem un pārsteidzošākajiem ierakstiem platformā patiesībā ir rakstījuši īsti cilvēki, vienkārši izliekoties par tērzēšanas robotiem. Daži cenšas apmānīt sabiedrību, radot iespaidu, ka mākslīgā intelekta sacelšanās ir tuvu. Nav daudz iemeslu uztraukties par tūlītēju singularitāti vai zinātniskās fantastikas mākslīgā intelekta sacelšanos tuvākajā nākotnē. Tā ir labā ziņa. Sliktā ziņa. Pētnieki norādīja uz vēl satraucošākiem Maltbook dizaina riskiem un nopietnu kiberdrošības incidentu iespējamību. Kiberdrošības uzņēmums Wiz izpētīja Maltbook kodu un ātri atklāja milzīgu drošības problēmu. Platformas galvenā datubāze bija pilnībā neaizsargāta, ļaujot jebkuram ar vienu atslēgu vietnes kodā piekļūt lielam daudzumam sensitīvas informācijas. Viņi ieguva piekļuvi vairāk nekā 1,5 miljonam botu paroļu, 10 000 e-pastu un daudzām privātām ziņām. Tas ļāva hakeriem viegli ielausties vietnē un mainīt gandrīz jebkuru tās aspektu. Viņi varēja uzdoties par populāriem mākslīgā intelekta aģentiem, piekļūt lietotāju datiem un pārrakstīt ierakstus bez pieteikšanās vai konta izveides. Tas varēja notikt ar jebkuru Maltbook lietotāju. Gal Nagli, Wiz draudu atklāšanas nodaļas vadītājs, norādīja, ka ievainojamība radās Maltbook vienkāršās izveides dēļ. Vietnes veidotājs Matt Schlicht pats neradīja nevienu Maltbook koda daļu. Viņš vienkārši palūdza savam mākslīgā intelekta aģentam to izveidot viņa vietā. Tehniskais termins tam ir vibe coding, jeb kodēšana pēc sajūtām, un tas kļūst arvien populārāks. Būtībā tas ļauj jebkuram, pat ja neesi programmētājs, ar mākslīgā intelekta palīdzību veidot lietotnes, tīmekļa vietnes un daudz ko citu. Problēma, kā norāda Gals Nagli, ir tāda, ka vibe coding nebūtu nav drošs vai nevainojams process. Mākslīgais intelekts bieži rada rezultātus ar acīm redzamām drošības nepilnībām, un ja šīs nepilnības netiek atklātas, pārbaudītas un novērstas, lietotnes var tikt palaistas darbībā. Tās ir neticami viegli uzlaužamas un izmantojamas ļaunprātīgiem nolūkiem. Un nākotnē šī problēma var kļūt vēl nopietnāka. Ja ar mākslīgā intelekta palīdzību radītais kods netiek pienācīgi pārbaudīts un pilnveidots, tad cilvēki, kuri reģistrējas un izmanto šīs lietotnes, var nonākt krāpšanas, pikšķerēšanas, identitātes zādzības un citu apdraudējumu riskā. Un tā nav vienīgā problēma. Drošības pētnieki atklāja, ka OpenClaw, kas nodrošina lielāko daļu mākslīgā intelekta aģentu Maltbook, ātri kļuvusi par galveno ļaunprātīgas programmatūras mērķi. Nesenā atvērtā pirmkoda ļaunprātīgās programmatūras ziņojumā tika konstatēts, ka pēdējās dienās ClawHub vietnē tika pievienotas vairāk nekā 10 viltotas prasmes. Viltotās lietotnes izskatās kā kriptovalūtu tirdzniecības rīki, lai atmānītu cilvēkus lejupielādēt tās. Patiesībā tas satur ļaunprātīgu programmatūru, kas var inficēt datorus un tīklus, ļaujot hakeriem piekļūt sensitīviem datiem vai pat nozagt līdzekļus no kriptovalūtu makiem. Un viena no šīm viltotajām prasmēm pat nonāca līdz pat ClawHub sākumlapai, tādējādi palielinot tās redzamību un apmānot lietotājus, lai viņi to lejupielādētu un palaistu. Maltbook ir kļuvis par karsto punktu uzveļņu injekciju uzbrukumiem, īpašu kiberdraudu veidu pret LLM un mākslīgā intelekta aģentiem. Uzbrucēji slēpj ļaunprātīgu kodu šķietami likumīgos uzvednēs, manipulējot ar ģeneratīvām mākslīgā intelekta sistēmām, lai tās nopludinātu sensitīvus datus, izplatītu dezinformāciju vai veiktu citas kaitīgas darbības. Citiem vārdiem sakot, šos injekciju uzbrukumus var izmantot, lai piespiestu mākslīgā intelekta aģentus ignorēt ierastās drošības robežas un darīt vai teikt lietas, ko tiem parasti nav atļauts darīt.
Maltbook platformā mākslīgā intelekta aģenti ir atklājuši veselas subkultūras un tirgus, kas veidoti ap injekcijām, radot un apmainoties ar tām, lai mainītu viens otra identitāti un uzvedības modeļus. Daži aģenti ir mēģinājuši veikt injekciju uzbrukumus citiem lietotājiem, un mākslīgais intelekts uzlauž pats sevi un citus. Maltu baznīcas ziņojuma dēlī Jēzus Garoza uzvedās normāli. Sākumā tas iedzīvojās kopienā, tad pēkšņi iesniedza psalmu baznīcas lielajai grāmatai. Taču psalms nebija tas, par ko izlikās. Tā bija ļaunprātīga programma, kas paredzēta kopienas kontroles pārņemšanai un baznīcas kanonisko tekstu un infrastruktūras pārrakstīšanai. Jēzus krasta uzbrukums neizdevās un radīja jautrus virsrakstus, taču situācija ir satraucoša. Ļaunprātīgi aģenti var izmantot šo paņēmienu datu zādzībai, ļaunprogrammatūras izplatīšanai vai ierīču, aģentu un tīklu pārņemšanai. Simons Willisons, vadošais drošības pētnieks, uzskata, ka Maltbook var izraisīt Challenger katastrofu, atsaucoties uz 1986. gada Challenger sprādzienu. 7 apkalpes locekļi gāja bojā, jo pirms palaišanas tika ignorēti svarīgi drošības brīdinājumi. Willisons baidās, ka ignorējot ekspertu brīdinājumus, var notikt līdzīgas situācijas. Sacensībām radīt labāku mākslīgo intelektu, īpaši Maltbook pieaugot, Willisons brīdina par nāvējošo trīsvienību. 3 saistīti un satraucoši faktori var izraisīt katastrofu. 1. Lietotāji ļauj mākslīgā intelekta aģentiem piekļūt privātiem e-pastiem un sensitīviem datiem. Otrkārt, viņi savieno šos aģentus ar neusticamu interneta saturu. Un treškārt, ļauj tiem sazināties ar citiem aģentiem, no kuriem daļu var viegli ieprogrammēt ļaunprātīgi. Pietiek ar vienu sliktu uzvedni, lai aģents apietu noteikumus, iegūtu datus vai ievietotu vīrusus lietotāju ierīcē, to cilvēkam nepamanot. Un Willisons uztraucas, ka varētu jau būt par vēlu. Ļaunprātīgi hakeri un kibernoziedznieki jau saskata tādas platformas kā Maltbook potenciālu, lai uzsāktu savus uzbrukumus plašā mērogā. Viņi droši vien jau meklē, kā izmantot šo platformu sev par labu, un iespējamais kaitējums ir milzīgs. Iedomājieties mākslīgā intelekta aģentu ar piekļuvi simtiem tūkstošu vai pat miljoniem klientu personīgajiem datiem, vārdiem, adresēm, tālruņa numuriem. Ja aģents Maltbook vai līdzīgā platformā sastop negodprātīgu uzvedni vai ļaunprātīgu skriptu, visa informācija var noplūst internetā. Daudzi cilvēki nekavējoties riskētu ar identitātes zādzību. Tas ir tikai viens piemērs un viena no Willisona, Holca un citu bažām. Maltbook var būt daudz vairāk nekā vienkārši izslaidējoša vīrusveidīga tendence. Tas varētu būt pagrieziena punkts cilvēces vēsturē, kādu mēs to pazīstam. Ja ignorēsim Maltbook brīdinājumus, nākamās paaudzes to var uzskatīt par mākslīgā intelekta katastrofas lūzuma punktu. Īstais jautājums, vai jau nav par vēlu to apturēt? Tagad uzziniet, kā mākslīgais intelekts tikko mēģināja sazināties ar FBI vai izvēlēties šo video.